Līdz 2. novembrim valstī ir izsludināts klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu konkurss par kompleksiem risinājumiem siltumefekta gāzu emisijas samazināšanai. Lai samazinātu izglītības iestāžu ēku apsaimniekošanas izmaksas, uzlabotu to energoefektivitāti, konkursā piedalīsies arī Madonas novada pašvaldība. Jau ierasts, ka ar jēdzienu energoefektivitāte saprotam ēku siltināšanu, taču šī projekta ietvaros Madonas novadā nolemts uzlabot arī mākslīga apgaismojuma kvalitāti skolās un bērnu dārzos. Šī ir pirmā programma, kur ir tāds komplekss risinājums, jau nosaukumā ierakstīts. Pamatā līdz šim tā bija vienkārši siltināšana, kas sevi ietvēra fasādes siltināšanu ar vati vai putuplastu loga nomaiņu, bet šeit jau ir komplekss risinājums. Tātad ventilācija, rekuperācija, LED apgaismojums, varbūt saules kolektori, katlu mājas, kur tādas tiek uzlabotas. Komplekss risinājums, lai samazinātu šos siltuma patēriņu un elektroenerģijas patēriņu. Novada lielākajā mācību iestādē Madonas 1. vidusskolā skolēnu brīvlaika nedēļā 2 klasēs jau uzstādīts jaunais LED lampu apgaismojums. LED lampas ir jaunums, un ir ceļš tādas LED lampas, kuras aizvieto dienas gaismas spuldzi, ir jaunums, lai redzētu iestāžu vadītāji, pagastveči, novada darbinieki, kā tas viss izskatās dzīvē. Mēs 2 klasēs skolēnu brīvdienās veicām šādu demonstrējumu. Šīs lampas eksploatācijā ir izdevīgākas, un tagad brīvlaikā skatāmies, mēram, arī uzstādīts 2 dažādas lampas centra skolā, lai arī citu iestāžu darbinieki varētu nākt un apskatīties. Skolotājas Aigas Āboliņas klasē līdz šim darbojās ierastās dienas gaismas, un skolotāji neslēp, ka nereti sevišķi rudens un ziemas periodos gaisma bija nepietiekama. Un apgaismojuma problēma jau ir bijusi kopš es šajā klasē strādāju. Man šķiet, ka tās ir pamaz, kaut gan apgalvoja, kad mērījumi atbilst datiem dotajiem un ka viss ir kārtībā, bet strādājot 1–2 stundu, tīpaši ziemas laikā, es domāju, ka apgaismojumi ir pamaz. Ļoti priecājos, ka saimnieks piedāvāja šādu variantu izmēģināt. Pašlaik skolotāji ar jaunu apgaismojumu ir apmierināti. Galvenais, ka tas ļauj ne tikai ietaupīt, bet nodrošina vislabākos apstākļus mācībām. Pirmais, ka ienāca man bērni tikko pirmdien, arī brīvlaikā, un pirmā reakcija bija, kaut kas ir mainījies. Viņi uzreiz ieraudzīja un saprata, tā tad ir. Es pati jūtos jaukāk, jo vairāk gaismas, jo vieglāk dzīvot. Kamēr skolās brīvlaiks, madonieši aicina arī citu mācību iestāžu vadītājus braukt ciemos, lai aplūkotu jaunu ievedumu.